So yeah, we're gonna do it in this in English. So I'm not used to talking English in the daily. So excuse my French. There's definitely gonna be some Borat talking a little bit Latvian English and stuff like that. But yeah, so don't judge too much so hard. And yeah, so a little bit as well. 5 minutes about me, maybe answering the question, who the f is that guy? So. Yeah, I'm not. First of all, I'm not an author or artist at all. So already, boo. Yeah, just some smart ass talking some bullshit about things. So, but yeah, so I'm kind of following the scene, graffiti and street art, mostly Riga locally, and I like that position to just be like on the side of it and yeah, collecting photos and deeds of them, and at the same time I have done some things, some stuff, and been there, done that, been in some different kind of situations and stuff like that. So yeah, even maybe with a little bit some kind of street credit, with some connections with people and others as well, so collaborating with artists and yeah, so I know how cans work and how the things are done. So yeah, I'm doodling for fun, just as a hobby, of course, on illegal laws only. Yeah, and as you see in the picture, that's one of the collaborations with one of the artists, of course. Well, for all well-known Kiwi, the most well-known Latvian street artist, or as if you want to say that, Latvian Banksy, let's put it that way. That's totally not precise, but yeah, let it be. Yeah, I was just participating in one of the T-shirts, yeah, photo shoot in 2017. For example, it was nice. It was a real nice pleasure to make together exhibition for Wars at that time. The first and so far the only one personal exhibition in May 2018 during festival photo months, Riga Photo Months, and yeah, it was nice experience working together with him, and yeah, also many things between, also organizing excursions with or without electro scooters in a city, and for example, it was exclusive moment in summer in 2022. This is a small part of the biggest and most notorious graffiti crew, strictly the graffiti crew, TDV, or TDV, which means stands for the Drunken Vandals. The oldest and biggest of the graffiti crews of Riga, Latvia, and also working internationally. Yeah, there was a very nice moment in one of the members' bachelor's party. So I was making a private excursion for them with those masks in total heat in July with electro scooters. That was total fun. So yeah, so I kind of can speak for some of the things, and also a little bit of narcissism. So fun fact, I have been for 9 years one of the two guys for Zelta Ziltiņa prepaid mobile card, and also have been in this case myself as a street art object, so-called, not just the billboards and posters like that, but also drawn by Harijs Grunmans in one of the tunnels in Riga. So yeah, just fun fact. That exceeded. Yeah, so let's move on. Basic stuff, very nice. The basement, very nice table. Let's start with that. That mostly, of course, mostly we like to speak and think about graffiti and street art connected with hip hop, of course, culture or subculture, but there are lots of things usually left behind or in a shadow. And if you've seen like an upper side, yeah, chronologically, so even in 40s, so action painting and abstract expressionism
which kind of connects it. So, and if we speak about pop art and street art and stencil use techniques, which is totally street art kind of form. So definitely, most definitely, and even in a graffiti, you can feel pop art inspirations. And if we think about Andy Warhol, for example, so there's kind of similarities. And also, which is very interesting, is connection and like inspiration and stuff like that from punk culture and / do-it-yourself like thoughts and movement, which means not just obligatory protest and stuff like that, which of course as well, and kind of political, socially active thing, that's one thing, but what do-it-yourself kind of thing brings in itself, it's just like a, for example, amateurism on purpose done, or the main thing for punk rock music, and the whole attitude is that the main meaning is that artist could be, anyone could be an artist, not without any accreditation, without any institutional stuff and stuff like that. So if you put it all together, we can sum some of the things. Also during the 60s, 1960s, which is very also nice important part, new materials come into modern art. For example, just few examples in minimalism, steel or metal, in sculptures, or in also performance, and also things. Joseph Beuys with using natural materials like lard or fat or wool or filth, how it's called. So at this point, spray can as a technique, which like started in 1949, 50s basically. It came in as a new material, which is not art tool by itself, by its like introduction definition. And there's one nice example of one of the movements, No Art movement. One of the authors of this movement and the painting, photo collage and stuff like that. It's 60s, and as you see, the name letters sex. One of the first. In my knowledge, one of the first uses in art with spray can. So the use of the spray long before hip hop and graffiti and street art. A little bit going back this stuff. So just sum it all together, and the main two differences between graffiti and street art, which is not synonyms. So in English, it's very very easy to say it, because graffiti is about lettering, street art is about imagery. Like mostly, roughly saying, you're gonna be right about it. So graffiti is about your chosen kind of street or nickname and just bombing, not even thinking about art. It's just promoting yourself illegally, of course, and as maximum as you can do it, and connecting mostly inside of the niche of the very kind of small group and subculture. I like to make similarities is with the same, if you're familiar with extreme metal music, for example. So like one of the metal forms is, for example, death metal, which is very, it's a frame of expression, but still the new bands come up, rise up and do it and make it, and you can still make distinctions in their style and their approach. Of course, in sound, it's lots of recordings and different kind of things as well, not just visually, but so it's a style, and you can be quite diverse in it, kind of paradoxically. So graffiti is just one strict, with some orthodoxal even laws, one thing, and mostly it's individually, but mostly
they don't care about what the society thinks. It's even on the contrary, and the damage of the spots is also are quite important thing of it. On the contrary, street art mostly speaks on or communicates with the society in a whole. That's why everyone likes Banksy, because he's cute, smart, and understandable actually. So with more figural things, and that's the difference, and that's the main difference. Also, graffiti is done by freehand, and street art is just any kind of means. And also, for example, the same stencil, this is totally not graffiti because it's pre-made and you just use a spray paint for it. And spray paint is just one of the kind of bridges between them, but also graffiti could be made with roll-up paint or some other things, and even etching, like making using acid and etching in a glass, for example. So yeah, graffiti is leaving a mark on a surface with any means necessary. So even kids playing on a pavement with using crayons is also graffiti. Maybe even piecing your name in the snow, it's also graffiti. So graffiti doesn't need to be. It could be washed away as well. So it's just a kind of approach, leaving a mark. Street art, so much more a broader thing. Okay. So locally. Of course, like symbolically, everything starts here in Riga with the so-called Maskachka boys, with Maskachka tram tunnel in Riga, which is just a symbol because it was a little bit later and stuff like that. But briefly, so this is really like a brief intro of the whole scene. So yeah, during the late 80s through the 90s, guys like Malish, Chris, Slon, and lots of more were starting to use spray can, mostly. And there's one like important thing and kind of one of the minus or just evolution of it further. So that's the way and the level how they risk on their own security and stuff like that during the Soviet regime. That's one thing. The approaches and the paint they use was able just to get them. That's absolutely one thing, and no questions asked about it. But the main goal for them was just to do it in a style like hip hop style. Together with breakdancing and stuff like that. So basically urban decorativism. So just the main goal was to paint walls that they could be much more brighter and nicer in that gray kind of era of the time. And the styling of the letters was kind of in a second or even third or fourth plane. That's just how it was. This picture also symbolic picture from '99, the piece made. So yeah, the dance of street. You can see already a will to make quite complicated wild style forms, and to make it hip hoppy style. Also one very fun picture. This classic look. This is from Riga Visvalja Street. Picture about around 2002 something 3. This is classic look of the early graffiti, even in the New York City, to paint b-boys together with very wild style things, and it looks quite childish, but that's how the early graffitis looked in US. So totally normal and totally fun and nice. It's already gone, of course, in Riga, but so that's the kind of early stages of it. And so then, of course, in between, in the late 90s,
and early 2000s, of course, there was a lot of more characters with tagging, just basically making your tags. And in the city, that's completely different story. Let's go for the basics. So, and then in early 2000s comes bombing. On a contrary, for those so-called Moskachka guys who wanted just to make everyone happy and make nice things, and then come the evil guys and just want to make mess and just do total egoism of their own and approach the city. And there was time with little security cameras surveillance, and so it's totally different time and possibilities for it to bloom. So yeah, and as I said, so the main there's lots of more crews and stuff, but let's stick to the basics. The main guy is TDV, and of course King Pharaoh. This is made in a little bit kind of safer spots, so it's more detailed. But basically, three letters like Y and K as well, or Sen and another tech. And the main thing is to do it on, of course, on trains or around the train line. Symbolically speaking, that's the start of the bombing, which still goes on. And of course, lots of other people kind of want to be like them and doing this style, as I said, this still going and playing death metal, for example, or any kind of music genre, but just this frame. One of the still in Riga, you can see those pieces on Brīvības Stalin's street. Another guy is ST Stone. This is actually a Lithuanian guy. So the piece is from 2005. It was one of the guys, Moira, one of the writers, named it Summer of Graffiti, the summer of 2005. It was amazing time for them. And here's one very important point for, specifically for graffiti. In the middle, this Taste piece, we can say something that looks like a so-called ghost. So very old piece, very blurry one. On the contrary, it holds the biggest value of the graffiti because it has been stand there for quite very long time, and that's the game of it, because you never know how long the graffiti will stay there, for 1 day, 1 week, or 10 years. And if someone paints over, it doesn't matter, from the graffiti or street art scene, that's a guaranteed beef or conflict. That's one of the touchy things of it. So respect the ghost. That's the most valuable thing. And there's just an example of lots of other guys going on. This is backside of Skonto Stadium, which is already gone, starting this year, this winter. So it was the oldest piece was Sen, I think, from 2009. So that's how it goes. Letters, different styles, styling your name, different kind of combinations and stuff like that. Later in late 2000s, 2006 and till 2010, something like that, we can say started the Andrei Sela era of Andrei Sela, and there was the most brightful period of Riga graffiti and street art, because everything just placed and happened together, as we see some poster pasting and tags and stencils and everything is classic. This picture is classic view, something like 2007, and Andrei Sela as a symbol of the time. And there was just everything blasted together with lots of stencils, which was the main thing, like social commentaries of
political as well, anti-capitalistic, and so there again, Banksy kind of style things. That was awesome, awesome, nice. And the main thing about the street art and the cute things, or smart or whatever, then the society's most of the society's attitude towards that is quite positive, and of course it's paradoxical thinking, as for us as a humans, the same as we for example love fluffy animals, at the same time we eat them, also paradoxical state of mind and stuff. So that's the same. If the thing on a street, if it's done without permission, but it's cute, it's funny, and stuff like that, then it's fine. It's fine if it's a crime. It's cute. The same, with old kiwis, for example, which were made like forbidden. So that's cool. Little bit glimpses of that time. Also stickers. There you can see the forms and kind of lines during this, for example, the face. They kind of, it's hard to explain, but they kind of hold the feeling of the time. Nowadays, I think rarely who designs things like that, or even the face importance and stuff. That's how it was. So stencils with butterflies and texts and stickers and so on, stencils. Here we go. And also, things came into, for example, in literary, in theater and stuff like that. So this is a card you can give your another mother or grandmother, and that's cool. That's cool. That's nice. It came as a part of a cultural events and stuff like that. Another big crew from the time. This is the last minutes of it. I don't know how it's going today, but the Mur crew, MUR. So that's a roll up. That's an example of roller paint, and the Mur crew is on the contrary for TDB, the more artistic guys with Tron and Frost and other guys, and they just became more for in art scene more. And also Tron has made covers for Ozol's local hip hop grandfather father art album covers and stuff like that. So acknowledge the Mur crew. One of the also this kind of cupcake was Frost, and that's Tron. So also I can see kind of late 2000 kind of feelings. That's still doing stuff on art. So one of the legacies from that time. For example, as making for the Summer Sound Festival identity and stuff like that. So that's one of the way you can go towards some artsy stuff and not so gangster stuff. Later during 2010s, what do we have? We have lots of legal big walls. Kiwi again, Grand Rainbow in Greasingtowns, one of the first murals for the legal walls. Also, the Ein Students. This is this was quite a new piece, actually, very sad story, because one of the examples that if it's for example a project for kind of governmental collaboration, you can buy a commercial space on a firewall for 1 year, and then it's just painted over. Even if it's art, so even the legal stuff could be paint over or buffed, how it's called. So buffing is when it's covered with solid paint from the person outside of the scene by the that's called it's called buffing. So
yeah, we got those guys, and things just going on. And thanks to the students, we have just example of the place. We have finally just a year, a little bit more. We have open legal or open wall in Riga, in Sarkandaugo, in Provodnik's quarter, and the nicest and the best output of it is just that the illegal kind of night gangsters, not just banning or making fun of it, but using it and going to go there and make very nice and bright and detailed works of them, pieces, and behave themselves very culturally and not making any kind of mess there. So of course it doesn't take totally deeds of street and stuff like that, but this total nice example that it's totally needed, and it's just a good thing. So yeah, thanks to Dainis, and yeah, as we see the text it's stenciled text, but anyway, so if the graffiti in street art, I like to say that text writing, even if they're total dull and funny and stupid, that's kind of gray zone, or the third thing, because it could be graffiti because it's letters, but with straight understandable meaning. So at the same time, street art because it's a message for society, and or for just some neighbor. So and then, for example, one of the most popular, I think so, texts in a city, Skats uz Hrushchovku, which means the view on this kind of building, Soviet 80s kind of era building, in front of the already tear down very popular cafe bar West, which, yeah, I don't know the background of it, but the bar put it on afterwards on their beer fridge and on their menus and stuff like that. So one of the popular texts, yeah, in Riga city, which people took pictures like thousands and millions. So the paradox of also is that if it's not styled and it's just stupid or whatever, it could be, yeah, funny as well. So yeah, the same thing. And as well lately, which is the same thing about Maskachka boys and guys that they were making like decorative approach, having for the space, and also there those people still doing some interiors, and lately graffiti kind of things appear in interiors in clubs and cafes, like each second one, for example. So also it's a question, yeah, for society and approach and thought about it. Is it stylish? Why it is? Do they kind of think it's good, or like a crime and stuff like that? So yeah, one of the examples in Boo Burger, of course, combining it with the neon signs. So yeah, total. This is a very extreme, I think, example of it. Also, one of the already not existing clubs, Gold School club, like previous Essential club from the other side. Yeah, it was totally bombed with the graffitis. So kind of, yeah, again, hip hop, golden hip hop era, R&B. So yeah, kind of goes together. What else? And in a conclusion, yeah, speaking more about street art in local context and in this thing and project going on, if you're going to participate, then we kind of motivate you or wanted to think about much more broader and not just with not obligatory with flat surface pieces. And for example, what do I mean with that? Street art could be any kind of form,
publicly. And one of the brightest, so my favorite street artists is Someone or Red Chair Everywhere. So guy with urban alpinism kind of approach, very nice, smart guy who actually works in a movie kind of jobs and things. So, and also he uses the techniques of kind of cranes after filming sets and just using some, for example, just authority jackets, so-called vests, and do it quite smart. And so one of the just few and only characters or authors who work with items, or not, of course there's a paint as well, but so the chairs, the main thought about it, it's just a surreal object. No one's gonna be ability to sit on it. That's it. Different kind of combinations, different situations of it. So Someone or Red Chair Everywhere. From the newest guys, also red paint used is Hodder. This kind of hard guy, one of the newest guys in the scene. Kind of flirting with art and about quite known and reachable guy. And what else? Do we don't have locally is, of course, socially commenting or political. That's the whole huge problem for visual scene at all. But so also locally rooted. For example, of course, this is children garden kind of stuff, but marine themed, for example, art. Come on, we live near the sea, okay, as well the bay, but as well as question for them who eats meat or animal products, how often do we eat seafood here, for example? So it's a nice thing to think about, that we're somewhere we're quite disrupted at some point, for example, for some things. So in this Adaži and the Ropers thing, very nice to somehow think about the rural things, maybe countryside things, and stuff like that. And also be creative and think out of the box, I should say. So this is a nice example of legal graffiti of the government, so-called. So the just men walking on the street, just making taxpayers covered graffiti. It doesn't matter. It makes no sense, or just marking on a pavement, but it's the same. As I said, it's still graffiti. So think outside the box. How could the things could be in a public space, and what the public space mean to you, or could be used or connected in different kind of things. Something like that. Okay. Thank you so much, Richard. Amazing, super interesting. We could follow with some questions. I think we already had one coming in. But could we first, we have a request maybe to do a group photo. So is it maybe possible to switch on a camera for those who are present, so we can give it a try? I have never done this in my life. I don't know how to do it. Let's see. Is it even possible? I don't know either, man.
I don't know how to do it. Let's skip it. Let's move on to the questions. So yeah, there's one coming in from I don't know how to pronounce his name. Hybrid Maleza. What's the name of the Red Chair author? Sorry, can you repeat it? What's the name of the author for the Red Chair installation? It's that's the name. Someone, like SOME1, like someone, just SOME1, or Red Chair everywhere. It's could be found in Instagram and Facebook as well. That's the name. That's the title. Yeah, if I answered the question. Oh, there's was it? Oh yeah, that's the. Wow, internet is amazing. Next one is coming from Leila. It's a question: if you're a youngster who is interested in street art and want to do graffiti, but you are afraid to do it alone, or maybe you want to learn new tips and tricks as well, is there like a community or Facebook group where can people join and to learn some skills? Not one central one, but of course you can you can write the main, for example, main guy of the legal Dainis Rudens, or check out Riga Open Wall row, for example, in Instagram, stuff like that. And you can write some artists as well, but that could be maybe later. Maybe later. Let's not start with that. But there's no central thing. But people are all open and welcome, mostly. But as far as I know, there are some free walls, and there are some events also happening in I think Provodniks in Riga. Yep. That's the one. That's the one. Yeah. So yeah, Riga Open Wall. That's how it's called, or ROW, ROW in Insta or Facebook. I think that would be nice as a first choice to start there, and then move on. Yeah. All right. There's another one coming from Jānis Telpa-Kaiva, but it's not a question, it's a paragraph. Maybe those people from Jānis Telpa, maybe you could just ask it by yourselves. You can also do it in Latvian if you wish. Es varu, tad es to viņu pats mēģināšu iztulkot. Laikam tas pirmais jautājums bija. Es neatceros, kurus sūtīju pirmā tūņās. Tā ideja, ka par ielu mākslu vairāk tā kā svarīgāks koncepts ir kaut ko tā kā izdekorēt, padarīt skaistāku vai estētiski patīkamāku, vai arī tieši otrādi it kā pēdiņās pazemināt to vērtību kaut kādai vietai, vai it kā pēdiņās sabojāt to, lai izteiktu kaut kādu komentāru vai statementu. Un vai tas var būt kā abas lietas vienlaicīgi, vai arī viņas ir paradoxāls un viena otru noēd, un tad tā jēga vairs nestrādā. Un tad jautājums tāds, vai atbild uz šo jautājumu ietekmē to, kā mums vajadzētu domāt par to projektu ādažos un robežos, tā kā par tām idejām. Okay. So we're going to answer in English, yeah, right, Kārlis? Yeah? Richard, man šķiet, ka varam turpināt arī latviski. Okay. Ļoti labs jautājums. Nē, te bija vienkārši vairāk tā doma, protams, ka ir arī tā, ka ir pasaulē arī piemēri, kur tādi īsti grafiti, burtu rakstītāji, krāsotāji, tiem jau arī piemīt kaut kādas tādas galeriskas un mākslinieciskas īpašības, tam līdzīgi tāpat laikā neko nezaudējot no tādas tiešām, tāda izteikta nelegālisma grafiti, bet tie tādi atsevišķi gadījumi vienkārši ielu māksla, kā galvenā doma bija pateikt to, ka tie nav sinonīmi, un ielu māksla vienkārši pārsvarā, tas varbūt arī neko nevēstoša lieta, bet pārsvarā tās būs vairāk figurāli, tēlveidu krāsojumi vai arī kaut kādi vēstījumi. Tieši tāpatās, šeit varbūt kaut kādi uzraksti un teksti, droši vien būs vairāk pie ielu mākslas. Tad atbildot uz to jautājumu, vai
Dažādi, piemēram, tas pats grafiti, kas tiek veikts, ļoti pārsvarā tieši īstie, kas saka, lielmeistari neiesācēji, pārsvarā tomēr neaiztiek restaurētas ēkas un jaunas fasādes un tam līdzīgi. To tieši dara sīkaļas un duraki un iesācēji un stūbeņi. Patiešām tā arī problēma, kas čakarē to lietu kopējo. Bet tātad tieši veicot grafiti, striktu grafiti burtu rakstību uz pamestām vai nolaistām ēkām, viņas rezultātā sakopjās tā vide. Tas netiek droši vien, ka darīts tāpēc, bet ir kaut kāds arī pozitīvs outputs no tā kaut kādā ziņā. Protams, ka var arī speciāli degradēt vidi, kā es minēju. Ir kaut kādas lietas, kā ļoti izteikti, piemēram, tad, kad ir stalažs pie kaut kādām restaurācijām, tu vajag ļoti uzmanīt šīs lietas un vajag likt kameras, jo tas tiek izmantots tā uzlīstas blakus jumta vai vēl kaut kur. Un, protams, ir gadījumi, kur var sačakarēt kārtīgi jaunu fasādi. Protams, tas, es neteiktu, ka tas ir baigi forši, bet, protams, ka daļa no šīs bojājuma var būt, scēnai, kaut kāds nozīmīgs tā kā veikums tajā. Tā kaut kā, ja es atbildu tik tālu pareizi kaut ko par vidi, un tas aicinājums vienkārši šeit bija tajā, ka tā kā šis varbūt tāda, netik ļoti it kā pilsētnieciska vide, tad tie darbi varbūt vienkārši, ir viens veids, kā vienkārši nokrāsot būdiņu vai žogu vai sētu vēl kaut ko, bet tas var būt arī dažādu citu formu veidu, kā es nezinu, piemēram, futbola vārtiem, pāršņorēt futbola tīklu pār zirnekļu tīklu, piemēram, freestyles kaut kas tāds. Respektīvi tas veids, pasakojot par to lietu, kas jau robežojas ar vides mākslu, var būt ļoti, ļoti dažāds un tas vēstījums. Un tāpēc tā ir tā plašā ielu māksla un grafiti ir vienkārši tāds šaurs, konkrēts kanonis žanrs, kurā strādā tā un šitā nekā citādāk. Un tas ir viena veida, sporta veids, konkrēta disciplīna, teiksim. Tā ir, protams, kaut kādiem atkāpiem arī. Vai es atbildēju? Jā, paldies. Es labprāt varbūt arī papildinātu to jautājumu par vērtības pacelšanu. Rihard, kādas ir tavas domas un viedoklis tieši par problēmām, kas saistītas ar Banksija mākslas darbiem? Es saprotu, ka viņš šīs ēkas izvēlas diezgan randomā. Un tās ēkas, kur ir uzlikti šie viņa mākslas darbi, šo būvju, tā teikt, vērtība diezgan ļoti palielinās. Un tas uzreiz rada tādas vairākas problēmas. Viena ir tāda, ka tas piesaista nereti vandāļus un dažādus zagļus, kas grib šo mākslas darbu izbojāt vai pat zakt kaut kādus tur daļas no šīs ēkas sienas un, vandalizē. Un otra problēma tāda, ka tā kā īpašuma vērtība paaugstinās, tad arī cilvēkiem, kas, piemēram, īrē tur dzīvokļus, arī var paaugstināties šī maksa par dzīvokļu. Tur šīm diskusijām, Banksijs vienmēr ir problēma tādā ziņā, ka tas ir tik ļoti specifisks un unikāls gadījums šādu autorismu, tur uz pirkstiem skaitām, tāda, kas uzreiz, ja mēs domājam tādā kategorijā, tad tas tiešām ļoti, ļoti, ļoti reti izņēmumi. Es nedomāju, ka vajag domāt par Banksiju. Tā kā es neko nesaku, ka kaut kas ir slikti ar viņu. Tas ir pilnīgi atsevišķa kategorija, tieši tāpat kā, piemēram, lokāli kivī. Tas ir pilnīgi cits kosmos vienkārši. Tas jau ir pilnīgi cits stāsts, kam ir izcelsme no šī, bet tas ir kaut kas jau pilnīgi. Mēs runājam par citu jau bišķiņu jau to lietu. Bet, protams, ar Banksiju tas, man liekas, vairāk ir interesantāk šai sakarā ir tieši tas, par ko es jau minēju, tā kā sabiedrības kaut kāda paradoxāla uztvere vai dubulta morāla kaut kādā ziņā, jo tas, kas Anglijā tiešām notiek, tā tad ir policijām visiem tīrītājiem, visam pateiks, tātad, ja tas ir Banksijs, mēs to atstājam, ja tas nav Banksijs, mēs to tīram nost. Un tad vairāk tas jautājums, bet tad rezultāts ir par ko? Par ko ir tieši stāsts? Tātad par vērtību, par mākslas kategorijām, par to, ka tiek izveidot kaut kādu vērtību. Tieši tā, Banksijs var gadīties tev vai kādam citam, kā retna putnu suga, kas iemitinās tavā kokā, piemēram, tu viņu nedrīksti, tā kā
cirst nost, un tad veidojas kaut kāds attiecības ar valsti, pašvaldību, vēl tur, tādi, jā, bet tas ir ļoti tāds, es domāju, specifisks gadījums tieši vairāk par to tiek runāts par tādu, jā, ģentifikāciju, par to, ka klasiski ielu māksla, kur viss ir smuki izkrāsotas, lieli brandmūri un kas tur, ko tur, tad vienkārši tas veicina turismu un šīs vietas attīstību rajonu vai reģionu, un tam ir savu pozitīvu, savu negatīvu aspekti. Vairāk tieši ielu māksla tiek iesaistīta kā tāds veikls, tāds parazīta instruments, pakrāsojiet, un tad te būs tā jauki forši, un uztaisīsim kafenes, un vietējie iedzīvotāji no tā cietīs, iespējams, piemēram, vai tā vieta pārveidosies neizbēgami, piemēram. Kaut kā tā, vai es arī atbildēju, apmēram. Paldies. Kā tu vari nolasīt, varbūt to jautājumu, es kaut kā viņu neatradu. Sākums redzēju. Es nebiju ieslēdzis mikrofonu, jā. Is graffiti necessary in an urban environment? Is a city better with street art in it? Bet tur bija vēl viens, vai tikko bija kāds jautājums, liekas, cits iepriekš bija par, ko es varu atkārtot kāds to jautājumu, vienkārši vēlreiz kaut kā, vai kaut ko es balāju garām bišķiņ. Es sākumu redzēju. Tā, tas jautājums, ko es mēģināju uzdot, ir no čata. Is graffiti necessary in urban environment? Is a city better with street art in it? Ok, labi, pamēģinu šo. Arī labs jautājums. Labi jautājumi, jā. Tiešām labi. Ko nozīmē labāk, jā. Tas droši vien ir jautājums. Nē, es noteikti, es nebūšu varbūt tā kā oriģināls, ieņemšu kaut kā tādu mērenības, tādu safe zonu. Es nebūšu ne tas, kurš teiks, ka pilnīgi katra virsma būtu jāapraksta, jāmarķē un, kā saka, jāapķēz, teiksim tā, nedz arī to, ka katrs brandmūrs būtu jāizkrāso skaistiem dzīvnieku ziedu motīviem un antīko, tur kaut kādu tēlu, tādām lietām, jo, man liekas, tas arī tieši tādu pašu vizuālo troksni, un tā pilsētā nevienmēr tas obligāti ir, bet tas ir vajadzīgs, ka katrs kailais brandmūrs būtu izkrāsots. Un tā, grafiti, dažādas tam pieejas. Es domāju, ka ir foršas vietas, kur vajadzētu būt, protams, kur tīra pilsēta un tīra arhitektūra, viņas ir pat par sevi pilnvērtīgi, tur nevajadzētu nekam, protams, būt, un attiecīgi arī ar kaut kādu vērtību. Tīpaši man personīgi ļoti traksā par nacionālo romantismu ēkām, par dabiskiem materiāliem, par šūnakmeni, teiksim, tam līdzīgi, kur vienkārši viņi dabūt ārā ir, principā, izkalt vienkārši, noņemt nost robu uztaisīt. Tas ir briesmīgi, jā, no tāda. Tajā pat laikā, protams, tā ir daļa no pilsētas. Kāds var teikt, ka to pilsētā ir kaut kāds pat seksuāls, varbūt drives no sērijas, ka viņa ir dzīve, no tāda, ka tur ir dažādas to var skatīties. Tur cits vēl var teikt par to, ka tā ir nolaidība un saucamo sasisto logu princips, ka tas ir tikai vairo noziedzība, un tā. Tā kā jā, tur ir kaut kāda attiecība plus mīnus, bet izēj no tā ir, protams, kamēr šie pieejas, vai tad jāliek liela nodokli, teiksim, šī pūžamā krāsa, kas arī tikai viens no veidiem, kā to darīt, vai šausmīgus sodus, vai visu laiku, teiksim, bafot, tīrīt, jo Rīgā salīdzinoši maza tāda, bafa, tā kā, nevar tā baigi pateikt. Es domāju, ka ir kaut kur, Rīgā, man liekas, ir vieta, kaut kāda ir, apkaimes, kur, nezinu, tā pats, teiksim, Grīziņkalns un tā, kur tie tāgi, es viņu pirmākārt saskatu vēsturi, jo tas jau palicis jau, teiksim, kaut kāds 10 vai 20 gadus, tas taks ir amazing vienkārši, ka tā varbūt pat kaut kāda maza ķēpa no serijas. Bet
viņi kaut kur piestāv tādām apnāsātākām lietām, un arī, piemēram, padomju apbūvē, kurām jau beidzies derīguma termiņš, es neskatu nekādu baigo teiksim, problēmas tām, teiksim, piemēram, krāsāt. Tā, ka tas kaut ko devalvētu. Tā kā nevar baigi tā viennozīmīgi pateikt. Savukārt ielmākslā nesīs vienkārši pozitīvu, jauku lietu. Tas ir arī jautājums no tā, kāpēc cilvēkiem patīk fotografēties un likt, piemēram, Instagramā vai kur citur bildes arī pie pilnīgām ķēpām. Tad kāpēc? Kaut kā stilīgi, forši, tas jau pašiem kaut kā arī jāmēģina atbildēt. Tā kā, patli, jā, un tie cilvēki, tie, kas liek tādas bildes, vai viņiem patiktos jau uz viņu īpašumu to darīt, protams, ka nē. Tā kā tas tur tāds aplis kaut kāds, jā. Varbūt turpinot to, ko jūs sāk atbildēt, es no tā paragrāfa izvilku šārā vēl divus jautājumus. Tiešām tie jautājumi ir burvīgi. Is the aspect of trespassing illegality a crucial part of street art culture? If it's done legally, does it lose some of the conceptual value? And is there a performative aspect to it, the act of making the art being as important as the result? Štaisē varētu rakstīt. Šis ir ļoti labs. Tad es arī turpinu latviski, joprojām, jā. Es vienkārši nevaru atulkot. Jā. Tur ir tas moments, ka arī tā ļoti vienkārši runāt, tad īsts grafiti būs principā, ja grafiti ir veikts saskaņot, tad burtu krāsojums tiek veikts saskaņot, tas nav grafiti. Grafiti ir nelegāls. Tā ir tā doma, tā ir tā būtība, tā ir tas, ko es piesaucu arī, vienalga, ka tas pats panku kustība tā tālāk, tas būs, es gribu un es daru, tā kā vienkārši, ka tur ir tā doma, tur ir savi mīnus, attiecīgi arī tai haotiskai izplatībai, pilsētvidē un tam krāsu un nesaskaņošanu. Tas ir treniņš anarhismā kaut vai, varam pastīties, kā teiksim, vai bez sapulcēm, vēl jūs varat vienoties, vai ne, ļoti, ļoti daudz ko var par to ņemt arī, bet tad nelegāls tas būs grafiti pamatā strikti un vēl jau vairāk ortodoksāli, ja tas ir, piemēram, tikai uz pašvaldības ēkām, tam līdzīgi tur ir dažādos slāņos to darīt, kas kāpēc, vēl kaut kā attiecīgi arī no likumdošanām un viskaut kā tam līdzīgi. Varbūt arī ielmākslā, arī par tikko pienoto, par to pašu Banksiju. Banksijs ir varbūt, nevis slikti, bet grūts objekts ar to, ka tur, man liekas, ir jau skaidrs, ka tas ir grupu darbs. Tas nav iespējams vienam cilvēkam to izdarīt. Ka tas ir jau tāds reklāmisks projekts arī, cik mēs tālu varam tīpa anonīmi izdarīt. Tas ir precedenti vienkārši jautājums. Un, mans pieminētais sarkanā kreisliņa džeks jau arī ir nelegāls. Tikai varbūt tas damage nav tik liels, uzreiz liekas, tas tā jaukāk un tā, bet atbildot par to legalitātes jautājumu, legāli vienkārši nozīmē to, ka ir saskaņoti, to izdarīt, izstrādāt detalizētāk. Tas būs vienkārši vairāk, tas būs vienkārši dekoratīvisms, vides dekoratīvisms, brandmūru krāsojums, tas jau nav nekas slikts vienkārši. Tas jau kaut kāds cits žanrs, kaut kā tā. Tad tas ir skaidrs, ka tu naktī var būt kaut kādā īpaši pamestā un vientuļā vietā, bet ar pacēlāju divas naktis nekrāsos droši vien, ka baigi kāds ar prožektoriem vai vienalga vai pa dienu kaut vai. Jā. Tā kā tam arī ir kaut kādas savi momenti vienkārši. Tā kaut kā. Bet, protams, ka tur arī tas nelegalitātes un anonimitātes arī jautājums, kāpēc, no tāda mākslas viedokļa, skaidrs, tad vienkārši šie darbi, tā kā runā paši par sevi strādā. Arī pats Kivī ir teicis to, kāpēc viņš joprojām neatklāja savu seju vārdu tālāk, viņu neinteresē, lai viņam sekotu viņa tā kā personai, bet šim tēlam, kaut kāda tā pieeja, tā anonimitāte jau tā saucamā ir viens, savukārt nelegālā gadījumā anonimitāte ir vienkārši, protams, tā kā aizsardzībai, protams, jā, tas ir tāds tā kaut kā apmēram. Okay. Tad mums ir vēl jautājums no Jegora. Vai tu ir ko pateikt jaunajiem gleznotājiem ar grafiti?
tiem, kuri nezīmē uz jaunas sākas, vai Latvijā ir vietas, kur praktizēt savas spējas? Vai man ko pateikt? Nē, jā, kā es pieminēju, tad neskapēc tā simptomātiski notiek, tad grafiti scēnā iesācējus sauc par tojiem, tātad jā, ar rotaļlietām, un tieši toji ir tie, tur var, protams, tajā var saskatīt arī kaut kādu atsaldāt humoru, protams, tas neskar tevi, bet ļoti simptomātiski tieši toji izlien uz jaunām fasādēm, vai atjaunotām lietām, kaut kas parādās pilnīgi tīkls. Protams, jā, tajā var saskatīt tiešām humoru un tā līdz kaut kādam brīdim. Respektīvi, jaunam, vienalga, kas tas būtu grafitī vai kāda izpausme, tiešām nelīst pirmkārt uz labos spotos, vienkārši jaunās vietās primāri to nedarīt, jo tas pirmkārt tev pāries pāri visticamāk kāds, tas nav ceļš, tas vienkārši jābeigāt apzināties to vienkārši. Un tas bojā to visu kopējo tādu momentu. Tāpatās tā ir tā lieta, kas būs tāpatās love and hate, bet jā, tā kā galvenais to nedarīt, jo tā jau arī nav nekāda praktizēšanās. Praktizēties var arī nomaļās vietās, un var to darīt arī sākumā arī tiešām uz papīra, saprast, kas kā notiek to zīmēšanu, bet šobrīd, jā, tieši Rīgas iedzīvotājiem tad pieminētā vēlreiz, tad Sarkandaugava, Provodņiks, Trampolas kvartāls, viens tas pats, Tvaikielas pats sākums, ganība Dāmbja, jebkurā dienas laikā pieejama vieta, ņemot savas krāsas un tā tālāk. Tā ir šobrīd oficiāli iekšā uz noteikti divām betona sienām lūdzu, jebkurā brīdī pirms tam iegādājoties krāsas. Ar visu var grilu un kaut vai gumijas laivu sev, ko tur atnākt un tur viss, kas necūkojot, brīviem. Vienīgais jāņem vērā to, ka jā, tu var jebkuram krāsot pāri pat lielam tur meistaram un tev kaut vai aiz muguras, jo tu var stāvēt un gaidīt, kamēr tu pabeigt no serijas nofočē. Tīri treniņu sienu. Tad jā, tas tiešām ļoti jauks projekts. Kam citam sanāk aizbraukt uz Vangažiem. Vangaži tā kā arī garāžu kooperatīva, tā kā sienmās, ka Vangažos ir tāds vēl citādāks foršs vibes, arī ar visu mierīgi griliņu vispārējo, no sarga var vēl treps paņemt, kam vajag iekšā pakāpties, un tad tur tā starp kokiem vēl pavisam relaksētāk. Ir arī, kas ir varbūt Liepāja tas gals, tad arī Liepājā ap stadionu Daugavu ir joprojām pieejam tā kā, jā, legālā siena. Tur, kad ir tā savāktāk, tad varbūt tā nejūtīsies, varbūt it kā tik, bet brīvi vai kā, bet mierīgi. Galvenais, protams, ievērojot, kas saka, sabiedriskās ētikas normas, un tā ir vienīgā cenzūra šeit. Tad bez kaut kādām provokācijām un tam līdzīgi. Tad jā, tā kaut kā. Tā kā, ko es vēl ieteiktu, vienkārši tas jau būtu, tas jau katram, ko droši vien vēlēs ar to panākt. Es teiktu, pats būt vien vairāk oriģinālam, droši vien kaut kā tā. Tas nav viegls uzdevums, bet, ja tas ir tieši par burtu rakstību, tad jā, tur var apstīties. Pilns internets, YouTube ar lietām un ar doķinēm un tā tālāk. Es arī pats tam visam, kas saka, to gājis caur tam un skatījies un ko pasaulē. To saku, tā jau tas viss kaut kā savācās. Tā kā. Es saprotu, ka Vangažu brīvā siena, viņa jau kā reiz atrodas robežu pašvaldībā. Jā, tieši. Jā. Varbūt tu vari bišķi pastāstīt par tiem noteikumiem, jo, jā, kad pirmā reiz tā dzirdēju, man bija tāds pārsteigums, tieši par to, ka, tad, principā, ja es vēlos doties krāsot Vangažos tajā vietā, pēc visiem iespējamiem, kaut kādiem grafiti ētikas kodeksiem, es varu izvēlēties jebkuru esošo darbu, aizkrāsot viņu un taisīt savējo, un tas ir tāds ir domāts. Jā. Tā tad, tas jau ir tā kā, būtībā, jā, mazākais tas ir viens, jā, bet, protams, ka, bet es domāju, to var nepieminēt šobrīd, jā, vienkārši, protams, var iet un krāsot, vienkārši var sākumā paņemt, lai pašam vieglāk varbūt vai nokrāsot fonu,
vai no pašu, kas saka, spreju, vai no spainīšu krāsu, lai nav viss redz gar acīm, nokrāsot tā kā fona, attiecīgi, tad būs it kā noņēmis to, bet tas tātad uz saucamāk legālas atvērtās sienas, kurā tur nav šādu likumību, kuram kas būtu jāievēro tā. Un, jā, brīvi, jebkurā kas saka, diennakts laikā, ja gribās imitētus apstākļus, tad, kas saka, tums piesagā, aizsagā var dabūt savu kaifu, kā saka, un savu sajūtu, un ar lukturīti varbūt tās, vai pie pieras, vai telefonā arī tā, vai pilnīgākā dienas sauļojoties vai paralēli. Tā kā, būtībā nekas baigi vairāk tur nav ko teikt, jā, tur tīri, jā, teiksim tā, vienkārši pieklājīgi uzvedoties, mierīgi, jā, siena, brīvi, jā, vienīgi uzreiz var pateikt, ka nav baigi lēts prieks, ja mēs runājam, tā, iesākumā, tad, ja mēs runājam par profesionālām krāsām, vidēji, teiksim, 5 eiro par buņžiņu, teiksim, tā, par profesionālām mums var dabūt arī lētāks depo un kur tur sanekāja, bet, principā, jā, tāda, lai normāli klātu virsmu un tā tālāk, tad, jā, tā var pareizināt, cik tonīšu vajag un tā, un viņš, tad, ja viens kains ir uz vidēji, teiksim, tur kvadrātmetrus plus minus vairāk. Tad, lai kaut ko smuku, tad jā, tur 30, 40, 50, tur tā, cik daudz, cik liels, bet tas tā ir, tur jāplāno. tas vienīgais, jā. Ja nenotiek citādi veidi ieguve, saka, māksliniecisko līdzekļu, bet tā daļa no citu veidu ieguve, ka mēs neturpināsim. Jā. bet es domāju, dāvanas, teiksim, vai tas. Varbūt vēl kādi jautājumi, kāds ar šiem? Ja neviens nepiesakās, es aizpildīšu ēteri ar saviem jautājumiem, man arī daudz. Man jautājums, kāda ir kopēja attieksme? Jā, man liekas, ļoti precīzi pateiks, ka tas street arts un grafiti, viņš īstenībā ļoti konkrēti jānodala, jo runāt par legālu grafiti, tas ir diezgan sarežģīti, jo kaut kādā savā ziņā tas ir pret to pašu to mērķi. Bet man liekas ļoti interesanti, kā saprast, kāda ir attieksme kopējā kaut kādā ielu mākslas un grafiti scēnā pret pasūtījumu darbiem. Vai protams, ka tas ir forši, ka saņem par to naudu, un ka tev nav jāiztērē naudu tikai par bonžām un tam līdzīgi. Bet vai kopējā attieksme ir pozitīva? Vai jā, ka tu esi tā kā bišķi nodevējis? Kāds tas skats? Jā, grūti jau par visiem, par katru tā atbildēt. Jā, tur atkal tās kategorijas, kurš izpilda šo te pasūtījumu darbu, tad, teiksim, tas pats, Kivī, tas visiem ir skaidrs jau, ka tas ir komerces projekts, un tur vispār nav jautājumu. Es nezinu, vai tur kāds ietbaigi un ķēzi kaut ko, īsti, tā kā nē, nav nekas tāds manīts nekurā brīdī. Nav jau mēs tik daudz to tādu, kas ir legāla autoru, tad tas ir viens. Otrs, kas tiek krāsots, no tāda stilistikas viedokļa, tas jau katram pašam, ko viņš dara un kā viņš sev prezentē. Varbūt, ka kāds slēpi, protams, ka tas ir viņa izpildīts, vienkārši, viņš tagad ir tehniski kaut ko izdara. Protams, ka viss jaukākais jau ir tad, kad ir pasūtījuma darbs, bet tas ir, nevis pārkrāsot kaut kāds uzņēmuma logo vai vienalga, kas tas būtu, vai kaut kas tāds, vai vienkārši pasūtītāji vīzija kaut kādu, ko viņš vēlās redzēt, bet, kad tas ieturētā, mākslinieka kaut kādā, stilistikā, tad tas varbūt ir tas tā kā grāmatu noformētāji tur, vienalga, jā, piemēram, tad droši vien tas vairāk tāds jautājums, kāda attieksme. Es domāju, ka pietiekami tomēr jau saprātīga tā sabiedrība mums tā izveidojusies, saprotu, kā pasūtījuma darbs vienkārši pasūtījuma, tas droši vien baigais jautājums, jo par to striktu kaut kādu nelegālu, piemēram, nelegāliem darboņiem, to jau zina tāpatās, iekšējais, kaut kāds tā kā loks,
Nu, tu varbūt, kad ir kaut kāda tev sētas puikas vai meitenes, kas, nu, tā kā viņi uzzinās, un tad viņi tev apcels, nu, tā kā apsmies un pateiks, ka tu vairs neesi mūsu, nu, iespējams, jā, bet, nu, es domāju, ka vispār kopumā nav necūkotos darbs un tas vienkārši paralēli pastāvoši kaut kādas tādas teiksim, lietas. Bet, nu, protams, foršākais ir, jā, nu, kad ir mākslinieka veikums, nu, ka pasūta viņu darbu, pat, ja tas varbūt saskaņot skica, bet ka tā nav pielāgošanās, varbūt, tā vēlmē, bet, nu, ka tas ir, jā, mākslinieka darbs. Un tas, protams, droši vien ir visforšākais. Vai parādījušies kādi jautājumi? Man patīk, ka Raivis, piemēram, ir kustībā arī. tas ir forši. Tādā ļoti labs apvienojums. Dodas uz sienu, vai? Jā. Man varbūt vēl pēdējais no manas puses. Man liekas, būtu labs tāds nobeigums arī no Riharda puses. Nu tā, lai tu pats lekcijas laikā minēji par to, kad ielu māksla notiek dažādās vietās. Nav jārunā tikai par ugunsmūriem, kad ir arī visādi segumi un tam līdzīgi, un tur varbūt arī trīsdimensionāls formas. Es iedomājos, būtu varbūt ļoti interesanti, ja tu varētu nosaukt kaut kādus pāris piemērus ar kaut kādām situācijām vai vietām, nu, kas tev pašam šķiet ir foršas un piemērotas, kurās tu gribētu redzēt darbus vai arī pats kaut ko radīt. Šito vajadzēja iesūtīt pirms tam. Tas jā. Par vietām, man, tas ir tāds viens, man varbūt personīgi tā pirmais, kas uzreiz nāk tāds prātā, man šķiet, man kaut kas ļoti saista tādās mazās arī varbūt formās un negluži tā kā apslēptos, bet nejaušās ļoti, ļoti mazās kaut kur nepamanāmās lietās tādas, tas arī kaut kādā vizuālā mākslām patīk tāds lietas mākslas, tas ir forši. Nu, tas ir arī safe, protams, variants, nu, tur var kaut ko tur izzināt, bet tādas, man liekas, ka ir forši kaut kādas lietas, kas dzīvo kaut kur paši pa sev, kaut kādās tādās nestandarta vai griesti, vai kur kaut kas tāds, bet vietas, lai tas ir varbūt pārsteidzoši, droši vien negaidīts. Kas nav varbūt plākni formas kaut kādas. Es nezinu, es tev varu sviest idejas. Es biju kaut kad es pats kaut kad domāju, ka varētu, tas būtu baigi traki, varētu tās trauksmes sirēnas, piemēram, uzlaust. Un tu, piemēram, vai tas ir iespējams palaist kaut ko tādu, tur palaist kaut kādu, nezinu, Eiropas himnu, piemēram, vai vienkārši kaut kā attiecīgā brīdī. Tu, piemēram, kādā veidā ar to, tā kā, par to, kas ir tā, kaut kādas tādas lietas, tu tur var maz, kas jums notiek pārveidot, piemēram, es nezinu, veloceliņu, piemēram, tos drošības, tos tā kā barjeras kaut kāds reizes uztaisīt par kaut kādu, pārtaisīt par kaut kādu vēl plus, kaut kādu tādu, bet tas jau viss ir līdzekļi un tā, Tā kā tās formas droši vien daudz un dažādas, bet atejot, kaut kādi skaņi, piemēram, tā kā tur baigi daži kinētiski darbi, forši no kaut kādiem varbūt, no kaut kādiem, bet te jau robežā ir tiešām, vidas varbūt, vai pat kaut kāda skaņu māksla, bet tas kreisliņš ekskos tāds ļoti, ļoti labs tāds izteiksmes, bet viņš vienīgais kaut ko tādu. Principā vairāk, es domāju, runa varbūt par tiešām kaut kādiem objektiem. Ir jau kaut kāda īpaša tāds tā kā sejas kaut kas redzēts un tāds atsevišķas lietas, bet es domāju, ka vienkārši pietrūkst netik varbūt daudz, mesiķis kā tāds viens, bet vienkārši objekti grafitī kā tāds pietiek, un tas nav nekas slikts, bet vienkārši tas tik simptomātiski, bet pačakojot ielu mākslu kā tādu, ir tik daudz dažādi veidi. Tā kā nevarēšu tā konkrēti. Varbūt tev ir kādas idejas, es varu pārfudulēt atpakaļ. Nē, man likās interesants vispār pastoties tādu bildes, ko rādīja. Tur parādījās vairākas tādas tipoloģijas. Tas bija tās skačkas tās grupas, Latgales priekšpilsētā, strādāt zem tiltiem, kas kaut kāds viens moments, tās mazās formas, kas arī rādīja autobusu pieturas,
Tad rādīja ceļu, kā ielu. Man liekas, tur tādas tipoloģijas diezgan daudz interesantas, jā. Es neko jau neizdomāju, es nosaucu to, ko es redzēju no tā. Jā. Šis bija ļoti daudz, kas paliek, jo pasaulē, protams, ļoti skaisti, piemēram, bet mums vajadzētu vēl vienu, jo tur bez komentāriem. Un tā meitnē, kur pieminēja par Banksy, tad ir viens ļoti jauks piemērs, ir tāds, iemākslēs tātad Space Invader, tā kā ir arī vec video spēles, cik līzīši, jā. Un tas moments, ka viņš saprata vienā brīdī, ka ka viņš arī tik stilīgs un pieprasīs tā, ka viņa tās līdzītas ņem nost no tām sienām un pat pēc tam sit gaisā. Viņš sāka taisīt tā, ka viņi nevar noņemt, ka viņš sadrūp būtībā tās līdzi un tās. Tā kā arī šis no Rīgā bija kaut kāda uzraksta tekstu līmēts, un tādas ļoti maz ir šo lietu, kur vēl ar kaut kādu vēstījumu vai komentāru sociāli, vai kaut kas tur, nezinu, ūdenī būtu ielaists, kaut kas peldošs. Tur Brektem bija, piemēram, kaut kas, tas arī jau bija organizēts, teiksim, darbs, un tā kā es domāju, vairāk tādi, plašāk varbūt, priekšmeti vidē, ne tik daudz plākni kā tā konkrēti. Okay. Tas varētu vienkārši noderēt tajā, kas saka, lauku, teiksim tā, ne lauku plašā nozīmē, ne tik ļoti ārpus pilsētas, ārpus galvaspilsētas teritorijā ādažos un robežos, domāju, ka tas būtu ļoti labi, kā var domāt kaut ko kokos, nezinu, kā ārt vai kaut kādās, piemēram, es nezinu, tā kā nedomāt, ka tikai jāatrod ir siena, uz kuras vai kaut ko vienkārši uzkrāsot, un tā kā, vēl jau vairāk smuku, tā kā, tad tur var tas būt dažādi veidi, tāds bija tas galvenais message, bet, tā kaut kā. Jā, man liekas, tas īstenībā arī ļoti interesanti, kā pieiet par pirmiem uzdevumiem, jo savā ziņā jauniešiem, kuriem tagad jāiesūta tās vietas, viņi jau ir tie, kas izaicina māksliniekus to atrisināt, jo pirmais posms jau tomēr ir tāds, ka tev jāatrod kaut kādas tās lokācijas, un piemēram, ja tu esi atradis mežu vai koku vai kaut kādu ļoti neordināru lietu, tie nākamajiem jau būs tas uzdevums saprast, ko to iesākt. Kā tur man liekas, droši var izpausties. Un, galvenais atcerēties, ka no sākuma tas nav jāiesūta savs dizains, jāiesūta savu vietu. Un, ja tā vieta būs izvēlēta, tad otrajā solī jau tad būs tā dizaina taisīšana. Un visi, kas iesūta savas lokācijas, viņi, protams, arī varēs piedalīties pēc tam tajā konkursā. Tur nav tā, ka tu drīkst piedalīties tikai vienā daļā. Kā jāspēj piestarpināt to klāt. Jā, jo vēl taču visādi tur bija aptamborā tie kaut kādi stabi un tam līdzīgas lietas, un kas tik vēl nav. Vēl man bija piemērs, kas man nav neviena attēla, vismaz saglabājās. Bija tāds Gaiķu Mārs dzejnieks, viņš 2000 sākumā savs dzejojis vienkārši tā kā self-publishing no sērijas stilā vienkārši līmēja uz ielām un tam līdzīgi. Tādas lietas, ko mēs pat neiedomājamies, kā kaut kādu daļu un tādu ļoti, ļoti maz, jā, un tā kā var dažādi tam kā saka, uz to papīru. Otrs moments, ka ar to, kad ir, es domāju, ka ielmāks ir, varbūt vajag padomāt ar kaut kādu atjautību vai, kas saka, prikolu, jo vienkārši var, protams, jebkurš cilvēks, jebkura, kas saka, dzimuma atnākt un uzkrāsot kaut ko, bet tas var būt īsti, tas ir tāds vienkāršs līmenis, tas nav slikti, bet uzkrāsot kaut vai rotiņu, bet ja tā pilsētu vidē vispār publiskā telpa, ārtelpa ir tik, kaut kā telpiskāk par to domāt, droši vien par kaut kādu cilvēku, par kaut kādu pārsteigumu, iespējams, kaut kādu momentu un tā, tad šādi mēs abi, laikam, Kārli, izsakam to, ka mums noteikti abiem, mēs iepriekš runājam, kā pietrūks kaut kā tāda lieta, un šeit ļoti, ļoti, ļoti maz tā kā. Bet, protams, ja gribās krāsot vienkārši kaut ko, tad krāsot. Tā kaut kā. Domāju, ka ja mums ir beigušies jautājumi, tad lēnām beigsim šo pasākumu. Un milzīgs paldies Rihardam par to, ka viņš piekrit. Ļoti, ļoti aizraujošs stāstījums. Šis bija ekspres, šis bija ļoti mazs formāts, bet vienkārši intro, un tad tur ir vēl, bet tā galvenajā punkta ātrumā.
Jā, iespējams Rihardam būs vēl atkārtojums, jo es zinu, ka arī performance, ka viņš šo visu stāstu uz lielā ekrāna 3 stundu garumā ar mūzikas pavadījumu. Varbūt kaut kas tāds atkārtosies, un cerēsim uz to. Labi, paldies visiem! Čau, paldies!